nesen latviešu valodā iznāca rietumnieka Timoteja Sneidera grāmata Asins zeme. Notiecošais ir tieši virsraksts, kas raksturo vienā vārdā visu to laikmetu, kas notika šeit 20. gadsimtenī no Berlīnas uz austrumu pusi, no Maskavas uz rietumu pusi, šajās teritorijās. Tās tiešām bija asins zemes. Es esmu dzimis 22. gadā, tātad visus šos laikmetus es esmu piedzīvojis un redzējis, pats pārdzīvojis. Vēlāk ar lielu gandarījumu izlasīju saucamā PSRS Kaprača Jakovļeva Krēslu, tāpat Solženīcina Gulaga arhipelāgus, jo tas viss bija dzīvē redzēts un izjusts. Bērnība man bija bēdīga tādā ziņā, kad 7 gadu vecumā nomira man tēvs ar tuberkulozi, mēs palikām ar māti 2-1. Un mācījos, smagi strādāju, bet pirmā politiskā sadursme man bija 1934. gada 15. maijā. Mēs jau dzīvojam kopā māte un tēvots, viņas jaunākais brālis. Viņš bija sociāldemokrāts, skolotājs, un 15. maija naktī sociāldemokrāts aizturēja. Viņš bija atbeidzis pie savu vectēvu, un es skolu beidzos, es aizbraucu pie vectēvs strādāt pavasaru. Un ieraudzīju tēvoci. Vienu dienu kaimiņai nāk gar logu, un tēvocis nevar vairs no istabas izkļūt ārā, viņam jāpalīna ir gultā, zem gultas apakšā, un es redzu, ka vecā māte nervozē, siena lakatiņa, siena vaļā, siena ciet, jo cik ilgi viņš zem gultas pagultē gulējas. Es izskrēju ārā, palaidu cūkas aplokā vaļā un ieskrēju, vecamāt cūkas izlauzušās. Tā izgāja ārā, un te es pirmo reizi sastapos ar to, kad jāslēpjas, slepenība, politika. Tāpēc Kārļa Ulmaņa laiks man ir atstājis divpusēju iespaidu manā dzīvē. Tāds sākās lielā pārmaiņa laiks, 40. gada 17. jūnijas, ienāca Krievu karaspēks. Šeit arī bija tāda dīvaina sajūta. Negribējās, ka kaut kas svešs būtu, bet arī uz vietām notika jau tādas, ierobežojumi. Viss, kas nebija precējušas līdz 25 gadiem, bija jāatstāja pilsētu un tā tālāk. Un arī tas atstāja iespaidu, kāpēc Krievijas karaspēks varēja tik vienkārši ienākt un pārņemt visu valdīšanu. Šajā laikā arī man iznāca vēl otra tāda saskara ar slepenību. Mans tēvs bija sociāldemokrāts, tas mans tēvots bija sociāldemokrāts, un bija arī vēlāk kļuva par Sociāldemokrātiskās jaunatnes savienības vadītāju. Vēl vēlāk viņš apvienojās ar komunistisko. Pirmais sekretārs kļuva tāds Pēters Kurlis, komunists. Mans tēvs bija otrais sekretārs. Izrādījās, ka 40. gadā šo Pēteru Kurli ievēlēja par deputātu,
bet politpārvaldes priekšnieks bija izdevis, kad viņš ir viņa vienīgais slepenais aģents. Jau vairāk kā 10 gadus arī bijis nosūtīts uz Maskavu, kominternaticis. Un tas man bija tāds pirmais graujošais iespējas, jo viņš tomēr bija nodevis man tēvots. Pēc tam 2 reizes viņš ienāca mūsu dzīvoklī un izprašņāja man, ko un kā un kas, bet es jau biju brīdināts nerunāt, un es neko ar viņam nepateicu. Bet tas man atstāja tādu dziļu zemapziņā iespēju, cik jebkura nodevība tomēr ir kaut kas nelietīgs, kaut kas atbaidošs, kaut kas tāds, kas nav pieņemams iekšā. Vācu laikā es pārdzīvoju, sarežģīta bija, bet karš beidzās, un mana māte dzīvoja uz laukiem, brauc tur palīdzēt, un kādā jaukā dienā viņa brauc pa ielu ar zirgu, viņa kučierē tāds vīrietis, svešs zirgs, svešs kučieris un māte. Es biju pārsteigts. Izrādījās, ka tur ir padomu armija, un šis cilvēks tur arī šīs mājās ir iemitināts un ir atvaļināts, un tagad ar māti atbrauc uz Rīgu kopā. Es labi iepazināmies, un tā es uzzināju, ka viņš ir igauns. Oswald Kelman. Bet es viņam sacīju, jūs manu biogrāfiju ziniet, lai viņš pasaka savu biogrāfiju. Viņš pastāstīja, kad viņš ir piedzimis Igaunijā, bet Pirmā pasaules karā ir aizbraucis uz Petrogrādu, tur apgūsi šofertiesības, mehāniķa, un tā ir palicis Krievijā. Strādājis ir Āzijā, Tadžikistānā, un Kirgīzijā, Turkmestānā, un kara laikā ir iesaukts padomu armijā, bijis autokolonas priekšnieks, bet šī autokolona nokļūsi Vācu armijas aplenkumā, viņš saņemts gūstā, bet vācieši laid uz mājām. Viņš atgriežas Igaunijā, tur viņam ir māte, māsa, radi citi. Un tuvojoties Krieviem, radi visi nolēmuši bēgt. Viņš pievienojās, aizbēg uz Zviedriju. Bet pēc karš ir beidzies, vēl ar Japānu tikai, un viņš ar vairākiem Krievu virsniekiem atgriežas Krievijā. Es biju 2 reizes mēģinājis aizbēgt uz rietumiem ar brālēnu. Mums neizdevās, bet viņš atgriež atpakaļ. Un manī tas radīja tāds drūms nojautas. Māte paziņoja, kad viņa ir Dievu priekšā vīrs un sieva. Viņi precēsies, kā viņš tiklos, viņš dabūs pasi. Man jau pirmkārt jau tīri psiholoģiski. Tāds trieciens, ja mēs visu tas gadus ar māti vien bijām dzīvojuši, 2, pēkšņi ienāk tāds cilvēks. Un viņš sāk ļoti gaidīt kaut kādas vēstules no Tallinas. Un es domāju, kad man tās vēstules būtu jāpaskatās, kas tur notiek. Un es to pirmo vēstuli ar pasnieku palīdzību pārtveru un izlasīju, ka izrādās, ka viņam raksta dēls, kad viņam ir sieva, kas ir dzīva, un 2 dēli. Un tas vecākais dēls, Vjačeslavs, raksta: mīļo tēvu, brauc pie mums iet grūti. Es šo vēstuli iedevu mātei, domāju, kad viņa pārtrauks, bet vakarā atnāca Kelmans, jau tāds ierēbis, un uzzinājis, ka es esmu vēstuli paņēmis, gribēja man pārmācīt, bet es biju pietiekami fiziski veikls, spēcīgs, es viņu uzbrukumu atvairīju, un tā tas palika. Es aizrakstīju uz šo Krievijas apgabalu, saņēmu otrais vēstuli no pašas sievas, kura
arī lūdzu viņu atgriezties. Tādā veidā es sāku saprast, ka te kaut kas ar viņu nav kārtībā. Jo, ja viņam ir sieva, viņam ir ģimene, viņš pēkšņi paliek Latvijā. Un pat cik es biju piedzīvojis visus tos karu un jau pēckara gadus un saticis arī pazīstams, kas man informē, man radās pārliecība, ka viņš ir savērvēts, jo visus jau sūtīja, kas Vācu okupācijas laikā bija palikuši Vācu okupācijā, tas viss sūtīja uz nometnēm un pārbaudiem, viss. Tātad viņš bija atstāts Latvijā kā spiekš, un viņš arī sāka darboties. Nu, bet no sākuma domāju, ko viņš var par maniem ziņot, kad mūsu ģimenē, teiksim, 2 tēvoči, viens ar varu bija uz Krieviju kā šofers aizvests, bet māju atpakaļ ceļā, kad tuvojās Rīgai, viņš uzbrauca mašīnu uz Mīru, aizgāja bojā. Tēvots man sociāldemokrāts tika Burtnieka ezera krastā nošauts, viņš pats izraka kapu, viņu nošauja. Es domāju, ka nekas man bīstams nevar būt, bet izrādījās, ka šis Osvalds Kelmans ir sācis man apmelot, kad es esmu Vācu spieks, rezidents, jo kā es no Padomu armijas, Sarkanās armijas dezertējis, bijis Vācu armijā, atbrīvots, varēja strādāt cukurfabrikā, un tādā veidā savilkās man mākoņi un diezgan viņi dažādos veidos esmu jau aiziet atskaties, mazliet aprakstījis, tagad esmu to visu vairāk aprakstījis. Tā kā piedzīvojumi bija daudz un dažādi, un tāpēc tālāk dzīvojot, es biju pietiekami piesardzīgs, viņi diezgan nemākulīgi mēģināja mani izprovocēt, un es esmu uzrakstījis tādu rakstu, kur es šī divkaujā ar Čeku, var teikt, tas stabili, es tomēr uzvarēju, es paliku dzīvs. Un vēlāk, kad nacionālie komunisti Berklaus tik vien brīdi pie varas, tad arī Čekas virsnieks, kas man piezvanīja un gribēja tikties, pats pateica, ka es esmu apvainots tādos noziegumos, jau ir sanāksme bijis, lai man apcietinātu, bet viens kaut kāds vēl augstāks priekšnieks ir iebildes, jo viņam nebija nekāda pierādījuma par tādu lietu. Bet tas manī nostiprināja ļoti, ļoti negatīvu attieksmi pret abām iekārtām, pret hitlerismu un pret staļinismu. Jau 42. 43. gada ziemā es uzrakstīju tādu rakstu Hitlers un Staļins dviņu brāļi. Tātad mūsu tauta jau toreiz saprota, kad abi viņi ir vienā, tikai vēlāk uzzinājām, ka Staļins ir vēl lielāks ļaunums bijis iekšā. Un, protams, ļoti grūti bija dzīvot, zinot viss šīs jau nelietības, visas tās, kas notiek, izsūtīšanas, apcietināšanas, bet es mēģināju kaut kā noturēties, arī nacionālo komunistu laikā, bija būdams žurnāls Zvaigznes atbildīgais sekretārs, daudz, kad abiem publicē tādi, kas tikai Padomju Savienībā pirmo reizi tika publicēts, mēs bijām vienīgais tāds žurnāls, tad viņus sagrāva, žurnāls sagrāva arī, mani no šī posteņa atbrīvoja, bet tā es pamazām sapazinos ar citiem rakstniekiem, teiksim, ar Jēzubu Laganovsku, kas arī bija bijis jau 19 gadu vecumā komunists, un 41. gadā ir uzrakstījis pirmo sūdzību, ka no Aberenes novada, Aberenes apriņķi nav izvirzījis neviens deputāta kandidāts. Tā viņš visu mūžu cīnījās, nedabūja nevienu apbalvojumu, neko.
Otrs, ar ko es kopā strādāju, bija Evalds Vilks. Viņš arī bija karā, bija ievainots Tallinā, tur nokļūst Krievijā, iepazīst Krieviju, daudz ko varēja pastāstīt. Atgriezies Latvijā, viņš sāk strādāt tādam jaunatnē, tāds zvaigznē, un viņš dabūja 57. gadā Republikas prēmiju. Un kā viņš to prēmiju saņēma, tad drīz uzzināja, kas ir rakstījis anonīmās vēstules. Ļoti daudzām iestādēm pārmetot, ka notiek pārkrievošana. Bet no šī prēmija viņi paglāba. Bet līdz ar to es arī iepazinu cilvēku, kas arī bija, kā saka, atkritējis no visas šīs ticības. Vēl pēdējais bija Voldemārs Mēlnis, kas pavisam sarežģītu dzīves ceļu bija gājis. Un tā mēs 4 faktiski bijām rakstnieku senībā heretiķi, latviski ķeceri. Ķeceris visos laikos ir kāruši, mocījuši, šāvuši. Nu, mūs tā vairs nemocīja, nekār, bet bija dažādi apgrūtinājumi. Mēs apklusām pat. Evalds Vilks pēkšņā negaidītā nāvē, no antifiletiskā šoka aizgāja bojā slimnīcā, dīvaini tas bija, jo mēs kopā ar viņam bijām 18 rakstnieku saimnības uzzinājuši kā slepenos ziņotājus. Un tad mēs vēl turējāmies tāda neliela grupa, tam atradām tādu, kā saka, mazu zaļu laukumiņu, kur tomēr mēs varējām brīvāk aprunāties, daudz ko uzzināt, apmainīties ar informāciju. Un tāpēc mums Rakstnieku savienībā pēc mums izveidojās kaut kāda opozīcija. Kamēr bija Rakstnieku savienības sekretārs vēl Alberts Jansons, viss bija vēl tā normālāk, var teikt. Bet, kad Alberta Jansona arī noņēma Vosu no amata un sāka vajāt arī Andreju Balodi, vecu pagrīdnieku, un nosaukdams viņu par švali, tad arī mums sākās tāda grūtāk jau dzīve. Teiksim, Šilers ir teicis, ka rakstnieku vajag vērot nevis no tā, ko viņš uzrakstījis un teicis, bet no tā, ko viņš nav rakstījis un nav teicis. Un tādā ziņā, teiksim, spilgs piemērs bija Mēlnis, viņš 70. gadā, būdams literatūras mākslas kritikas nodaļas vadītājs, nepiekrita redaktora Škapera labojumiem, paņēma rakstu atpakaļ, iesniedz atlūgumu, un vairāk kā 30 gadus neuzrakstīja vairs nevienu rindu. Un šie cilvēki būtu jāceļ dienas gaismā, jāpapēta, ko viņi rakstīja un kā viss tas notika. Un tāpēc, kad sākās juta jaunās vēsmas, atmodā Laganovskis jau bija saslimis, viņš tikai sievai palūdza, lai nekrologu nerakst viņa novadnieki Latgaļa, lai nekrologu es uzrakstu. Es uzrakstīju nekrologu, kas faktiski bija zināms tāds politisks manifests. Un sāka iet Latvijā viļņoties aizvien vairāk, teiksim, Helsinki 86, vēl tālāk. Un Rakstnieku savienībā sasaucas ar saucamo plenumu 88. gada 1.2. jūnijā. Es mājā aizgāju pie Jāņa Petera, viņš bija kļuvis jau par pirmo sekretāru. Mums viņa izvirzīšana bija vairāk kā skaidra, jo viņa izvirzīja par sekretāru 1984. gadā. Izvirzīja viņu Imants Ziedonis, bet Imants Ziedonis mums bija zināms, kad viņam ir ģimenes draugs.
drošības komitejas kapteinis Mārs Drejers. Tātad viņš acīm redzot Drejeru uzdevumu to darīja. Un mēs sapratām, ka Peters ir tā saucamais ietekmes aģents. Un tāpēc es mājā aizgāju pie viņa, zem 4 acīm sāku sarunu ar aicinājumu, nāksim ar tādu atklāsmes patiesības manifestu. Kas ir rakstniecībā noticis, ko mēs esam darījuši un ko neesam darījuši. Saruna bija ilga, dzēram pat kafiju, bet sāka parādīties no blakus istabām sekretārs un paziņoja, ka ārzemju korespondentam nekavējoties ar Jānu Peteri jārunā. Tā mūsu sarunu pārtrauka. Es teicu, man piezvani, nosaliksim to sarunu. Viņš nepiezvanīja, un tāpēc arī, teiksim, Jāzeps Laganovskis bija miris, Evalds Vilks arī bija miris, mēs 2 bijām. Voldemārs Melns un mēs uz šo slaveno plenumu netiekām saukti. Šis plenums tiek slavēts vēl šodien oficiālos dokumentos, vēstures grāmatās, kas iznāk oficiāli akadēmiskās, bet šis plenums bija organizēts no Čekas. Igauņi visur un lietuvieši gāja pa priekšu. Lietuviešiem, Igauņiem bija pirmā tāda radošo darbinieku sanāksme, nodibināja viņi Tautas fronti. Lietuviešiem bija arī tāda sanāksme, arī nodibināja Tautas fronti. Mēs gājām nopakaļ, un arī šis plenums tad notika, un šodien viņa vairs slavē, bet nav notikusi analīze. Kas tad notika šajā plenumā? Ko tur runāja? Tur, piemēram, runāja tādas, joprojām vēl bija par to, ka mēs esam muļķi, ka mēs negribam metro celt. Ir tīpaši jau tāpēc, kad Peters bija iededzies par šo metro celtniecību, aicināja visus rakstniekus šo super celtni apjūsmot, bet pati rakstnieks saimnībā, kad bija balsošana par metro, nobalsoja pret metro. Pēters var bija spiests parakstīt to mūsu rezolūciju. Un tomēr mēģināja šo metro celtniecību vēl traucēt, lai viņi varētu virzīt. Bet tā būtu bijis viena smaga, ļoti smaga traģēdija, jo Rīga būtu sarakņāta krustam šķērsam, ko mēs šodien ar tām bedrēm visām darīt. Pie tam Rīgā bija ļoti tuvu zemes virskārtai. Tātad visi vecerīgi, visi sadarbināti, ko tagad pierāda arī Ķelnē, ka Ķelnes katedrāla slavenā sāk drupt kopā, jo tur arī ļoti dziļa metro ir. Rīga būtu pilnīgi sabrukus, bet Peters ar tieši arī Čekas uzdevumā pielika visus spēkus, lai šī metro būve netika pārtraukta. Tomēr sākās aizvien lielāka viļņošanās, tad to pārtvēra Daugavpili Hesa būve Dainis Ivans, kad to vajag pārtraukt. Es šodien uzskatu, ka Daugavpils Hesa vajadzēja uzbūvēt, nevis pārtraukt, jo mums būtu šodien tas lielāks labums. Un tādā veidā, teiksim, par metro nobeidzot, ir dīvaini, ka vēl pēc 20 gadiem pat žurnāls Klubs deva vārdu metro Latvijas celtniecības priekšniekam, kas arī nožēloja, ka neesam uzbūvējuši un ka vajadzēja būvēt pat tur. Bet par metro joprojām klusē, kas bija tie, kas sāka, kas šo cīņu uzsāka, un dīvainais arī tas, kad viena no jauna studenta, viņa tikko bija beigusi mūsu tehnisko augstskolu, un viņai bija diploms darbs par satiksmi Rīgā, un viņa pierādīja, ka arī nevar celt metro, un tagad viņas uzvārds ir Baiba Šauriņa,
Viņa tik labi runā franču valodu, ka pasniedz stundas Francijā, bet arī šai izglītotai sievietei nepiešķīra 3 ordeni par cīņu pret metro. Tātad vēl šodien ir tāda metro aizstāvja. Tad, kad pēc šī plēnuma nodibināja Tautas fronti, par Tautas frontes priekšsēdētāju Dainu Ivanu izvirzīja arī. Tieši Jānis Peters izvirzīja Dainu Ivanu par Latvijas Tautas frontes priekšsēdētāju, lai gan Dainis Ivans bija uzdienējis preses nama pēdējā stāvā kā preses pāraugs. Arī tālāk viņi izvirzīja par ministra padomes priekšsēdētāju Ivaru Godmani. Tātad visa kadra izvirzīšana tālāk, visa notika saskaņā ar šo plēnumu, saskaņā ar Tautas fronti, respektīvi saskaņā ar Valsts drošības komiteju. Jo nekādā gadījumā, ja mēs būtu atklājuši savu pagātni, atklāti runājuši, nekad Godmans netikt pa ministru prezidentu, jo viņš taču bija 2 pārvalžu izlūks ārzemēs, Austrijā. Tur bija tik nemākulīgi darbojies, ka viņu lielu trokšņu atsūtīja atpakaļ. Un tā viņš te nīka bez darba. Un pēkšņi viņu paņēma pa mūsu ministru prezidentu. Mēs nekad nebūtu to pieļaujuši. Mēs vismaz, kāda ekonomisti, teiksim, profesori Grinovski, vismaz kaut kas ir pierādīts kaut kādu patriotisku nostāju, bet tika Godmans. Un tā tas, mēs zinām, kas šodien tas ir noticis. Par visu to es mēģināju kādreiz jau 95. gadā uzrakstīt. Es uzrakstīju, un tas darbs būtu saucies Mušu sarkanā zirnekļa tīklā. No dziļas muces pasmelts atmiņa mīles. Domāju, ka to lauka avīze drukās. Viņi tomēr nedrukāja. Tad es 2006. gadā uzrakstīju 2 grāmatas, aiziet atskaties. Uzrakstīju, tās izdeva par manu naudu. Kad iznāca 2. grāmata, tā sāka vajāt tieši ar Ivaru Godmaņa aktivitātēm. Tā kā praktiski tas grāmatas ir grūti kaut kur atrast, grūti kaut kur izlasīt. Un tad es griezos 2003. gadā pie televīzijas. Toreiz priekšnieks bija Rietumlatvijas Ulds Grava. Kad vajadzētu par šīm lietām tuvākam pagātni debatēt, mēģināt atklāt patiesību. Viņš to manu rakstu bija nodevis galvenai redaktorai, kur 29 gadus bija galvenā redaktora radio, kur ļoti labi zināja, ka mums vairākiem ar mani bija vispār aizliegt radio tuvoties, pat arī televīzija tuvoties. Es radio pietuvojos tikai pēc šo grāmatu, atmodas laikā drusciņi pie mikrofona tik. Tā kā līdz šodienai mēs pie īstas tādas patiesības neesam tikuši. Bet ir vēl drūmāk, teiksim, notikumi. Un te man ir jāatcerās, varam sākt ar mūsu valsts prezidentiem. Mums nav paveicies. Igauņiem bija Mēri, tagad Ilves, lietuviešiem arī labāk, bet mums izvirzīja un ievēlēja Guntu Ulmani.
Kā tas notika? Tas notika vispār ļoti tādā nekrietnā veidā. Tagad tas vairs nav noslēpums, bet plašāks tautas maz to nezina. Ka Edvards Berklaus ļoti cīnījās, lai par prezidenta kandidātu izvirza ārstu Ilmāru Lazovski. Ļoti spējīgs ārsts, labi rakstīja par kultūras jautājumiem, zināja vairāk svešvalodas vai latiņu, ne tikai runāt, bet rakstīt, laikam vairāk kā 7-8 svešvalodas. Un šo Lazovski Berklaus gribēja izvirzīt. Berklaus bija Saeimas deputāts tad. Bet tā izvirzīšana nevirzījās. Bet Berklaus neatlaidās. Viņš griezās pie dzēnieces Māras Zālītes un pie akadēmiķa Jāņa Stradiņa. Nu, Zālītei nepaveicās. Viņa it kā dabūjusi angīnu, it kā gripu, viņa nevarēja no dzīvokļa iziet. Bet, nu, Berklaus kā jau cīnītājs neatlaidās un piezvanīja 22 vakarā Stradiņam. Nu, Stradiņš apsolīja tomēr uzrakstīt un atnes šo akadēmijas atbalstu par Lazovski. Viņš to naktī ir uzrakstījis, Stradiņš, un šo atbalsta vēstuli aiznes uz Rakstnieku savienību un nodevis Šveicaram. Vēstuli tanī dienā nenokļuva līdz savai, bet naktī Zemnieku savienība bija izvirzījis savu kandidātu Gunti Ulmanu. Nu, ko es varu teikt? Es varu teikt, ja būtu Lazovskis, nekad nebūtu palikuši tie 20,000 atvaļinātie, nu pat atvaļinātie padomu armijas virsnieki Latvijā. Viņš nebūtu arī uzspridzinājis to vienīgo celtni pasaules arhitektūrā, Skrundas lokatūra ēku, jo viņi bija tukši. Tā bija ēka, kur šodien pulcēt tūkstošiem. Varat iekasēt naudu, ne, to ņēma un uzspridzināja gaisā ar Guntu Ulmaņu klātbūtni no jūrsmu. Lazovskis nekad to nedarot. Vēl bēdīgāk, manuprāt, ir notika ar Vairu Vīķu Freibergu. Tas nav noslēpums, rietumu pasaulē to zināju jau, bet es domāju, ka es arī atkārtošu, kad Vaira Vīķa Freiberga Kanādā, kur notika pasaules izstāde Montreālā, iepazinās ar padomu Latvijas stenda darbiniekiem. Izveidojās draudzību, pazīšanās, tikšanās, un viņa sevišķi sadraudzējās ar tādu stendis tehnisko darbinieku Vasiliju Jegorovu. Un viņš viņu uzaicināja 69. gadā atbraukt uz Latviju. Viņa atlidoja un ar tādu steigu devās uz Āgenskalnu tikties ar Vasiliju Jegorovu, kad Čekā ir bijis pilnīgs izmisums, jo Jegorovs izrādās ir precējies. Viņam sieva slavena basketbolista, bet Vaira Vīķa Freiberga to nezina. Nu, nevar taču uzlaist Vaira Vīķa Freiberga virsū viņas sievai dzīvoklī. Nu, nebūtu droši vien, ka to lietu nenovērst. Un tā viņa bija Latvijā, viņa pēc tam Latvijā vēl viesojās, pat viņas bērni viesojās Latvijā, Krimā, tādā slavenā Acteks nometnē. Un lūk, rietumos bija diezgan liels sašutums par viņas darbībām, bet mēs viņu atkal izvirzījām par prezidentu. Un kādas ir sekas? Sekas ir tādas, kad viņa Saeimas pieņemto valodas likumu neparakstīja uzreiz, lika sabojāt to. Tad ļoti enerģiski viņa cīnījās par
zemes brīvu tirdzniecību, pilnīgi reklamēja, ka pie mums brauks varēs Dāņi pirkt zemi, mēs pirksim Dānijās zemi. Nu, zinu, tā taču bija vienkārši tāda nekrietna runāšana. Nu, un viss tas drūmākais ir, kad Saeima pieņēma likumu, ka jātver čekas maisi. Vaira Vīķa Feiberi to neparakstīja, un mēs esam vienīgā valsts Austrum Eiropā, kas nezina neko par saviem visiem slepeniem dienestiem. Bet pie mums viņi ir visu vairāk. Ja Lietuva dabūja sarakstā 413 ieteiksmes aģentiem, tad Latvijā vismaz tāda bija 8, 900, pat viss 1000 varbūt. Un šīs sekas mēs joprojām, man liekas, arī izjūtam šodien. Es domāju, kad teiksim, atgūtās neatkarības gados mūs iegrūda Eiropas astes galā, lai gan mēs pirms kara bijām Eiropas priekšgalā. Aiz mums bija arī Lietuva, Igaunija, un ka būtu pēdējais laiks noskaidrot, kāpēc mēs esam tik nevarīgi bijuši, tik nemākulīgi, kas ir bijuši tie jaucēji un grabēji. Un jo mēs ilgāk kavēsimies, jo sliktāk būs. Ir pat tādi sīkāki fakti. Teiksim, Jānis Peters ļoti slavē Ojaru vācieti. Paceļ tādos milzīgos augstumos. Nu, mani uzskati, es neesmu to slēpis arī, laika vienā publiskās sanāksmē, bez vairāk iebildām pret vāciešu tādu ļoti augstu cildināšanu. Bet tā turpinās, un arī tagad turpinās. Un kāpēc? Tāpēc, kad arī viņš bija drošības dienesta savara vecs darbinieks, ko es esmu aizjūt atskaties, jau pastāstījis, ka viņš kopā ar Jevgīņu Vanagu, arī vecs izlūkš, čekas virsnieks, aizbrauc uz Angliju, pie Angļu rakstnieka latvieša Zariņa, un šis Zariņš nākamā dienā izdarīja pašnāvību, jo viņš bija bijis Latvijā, bija tā izprovocēts, ka ja viņš neparakstītu sadarbības līgumu, tad viņam dzīves nebūtu, un tad viņš izdarīja pašnāvību. Vācietis pēc tam atgriezās no Anglijas kopā ar Vanagu. Vācietis saka, ļoti stipri dzert. Viņš atcīmredzot arī pārdzīvoja. Bet viņš saņēma visu apbalvojumus, cik vien bija iespējami, viss arī naudā un viss. Un pat, teiksim, joprojām viņi slavina vēl 12. gadā vēl avīzē ir intervija, ko parakstīja Vija Bēnarte, un tur skaidri un gaiši ierakstījis ir, kad Ojaru vāciešu sieva Ludmila Azārova ir teikusi, ka savukārt bijušie Čekijas Laimoņa pura pēdiņās atklāsmes vispār ir ārpus veselā saprāta. Un kāds man bija saprāts? Vācietis bija students, viņš atnāca uz mūsu dzīvokli, mums bija komunālais dzīvoklis kopā ar Bizmu Belševicu, atnāca uz dzīvokli, es nebiju dzīvokli, Belševics arī nebija dzīvokli, un viņš, palika gaidot, bet man bija 2 puiki, 5 un 6 gadīgi, un viņš ar tiem runājies ir, un atstāja man pat vēstuli, ka viņš ar maniem puikām parunājies, viss gaidot mūs un atsveicinājās. Un kad es atnācu, to vēstuli atradu, es tiem saviem zēniem paprasīju, ko tie runājat un tā.
Nu, izrādās, ka viņš ir prasījis, vai Ziemassvētku vecītis pie mums ir bijis. Jā, nu, tad es saprotu, ka toreiz bija ļoti svarīgi zināt, vai Ziemassvētku vecītis svin vai nesvin. Vēlāk Laganovskis un Hēslers mēģināja vāciešu dzēju vispār to abstrakto dzēju un to it kā pārāk māksliniecisko izteiksmīgo ierobežot, apkarot. Laganovskim un Hēsleram to neļāva. Un šī pašā intervijā ir nocitēts vāciešu dzējols par to, kuries slīpā Lietuva mana uguns, kuries. Un šī dzējolī divreiz pieminēts vārds sirdsapziņa. Šo dzējoli drukāja vēl citi, teiksim, man ir nodrukāts viņš arī Latvijas patriotā 6. numurā. Tur par kaut kādu sirdsapziņu nav nekāda runa. Arī tas pats kuries slīpā Lietuva, mana uguns, kuries. Tātad ļoti dažādi jau parādās drukātā veidā tie dzeļi. Nedrukātā veidā, tad dzeļi toreiz bija vēl savādāk. Tā bija tāda. Turies, slīpā Lietuva, pudeles brāli, turies. Kuries, pudeles brāļi, mana duša turies. Redziet, kādu zemtekstu var dabūt tekstā, un tad dabūn kaut kādu lielu patriotismu, un to visu vajadzētu analizēt, izsvērt. Zemtekstu uztver katrs savādāk. Tas, kas viņa iekšienā, viņa ir, tas uztvert varbūt, kad brīnišķīgs dzējols. Un tā arī mūsu nacionāli domājušie cilvēki daudzās vietās saskatīs zemtekstu, kur būtībā nav zemteksta. Es vēlētos, lai jauno paudzi topošie nākamie literāti, inteliģence, iepazītos ar neseno vēsturi un tiktu pie saviem patstāvīgiem secinājumiem un uzskatiem. Šeit, Latvijā, ne visu un nevienmēr var nodukāt savas domas, lai gan mums ir demokrātija, vārda brīvība, bet mēs neesam pat tik tālu tikuši, kā žurnāls, tas raksta krājums, brīvai domai jaunā gaita, ko izdod Amerikas Savienotās valstīs. Tā arī tagad sakarā ar dziesmu svētkiem parādījās Oto Ozola raksts, kurā viņš ārkārtīgi aizstāv Raimonda Paula un Jāņa Petera dziesmu Mana dzimtenē. Mēs šodien jau diezgan daudz ko zinām par abiem autoriem. Un tāpēc es uzskatu, ka bija pareizi, ka šajos dziesmu svētkos nedziedāja. Bet lūk, Oto Ozols, kuram ir neviens vien raksts un viens otrs labs raksts, pēkšņi metās aizstāvēt šo dziesmu, šo himnu. Tiešām tas būtu dziļāk jāiepazīst, jāanalizē, lai mēs zinātu, no kā mums vajag atteikties un kur mums iet tālāk. Jo pietiek ieskatīties tādā pašā Aleksandra Jakovļeva grāmatā Krēslu, tur viņš sevišķi uzsver, ka Rakstnieks savienībā, arī žurnalistikā, drošības orgāni ir vistuvākie palīgi tur allaži bijuši.
iekšā, jo tie var ietekmēt tautu, tāpēc ir jāizaudzēs sev, jārada savus mugurkaulus, lai var būt pastāvīgs un izvērtēt pareizi. Nu, mēs nevaram būvēt šodien, teiksim, gaisa pīlis, bet mums vajadzētu atcerēties, ka mēs 700 gadus izdzīvojām uz zemes, kas nebija mūsu zeme, kas bija iekarotais zeme, un tomēr mēs izdzīvojām. Un mēs arī turpmāk izdzīvot, paglābt tos tieši visvairāk varētu, kas ir uz laukiem, viensētās, tur dzīvot, saimniekot, pārtikt, audzināt ģimeni, izaugt un tādā veidā paglābties un pretoties visam nevēlamam un vismaz līdz Eiropas Bābeles torņa sabrukumam. Un saprast tos, kas no jauna it kā ienāk politikā, kas it kā atkal atgriežas politikā, ka nu pat Einārs Repšs ir nodibinājis kādu biedrību, Latvijas attīstība. Es šo būdams literāts, es mazliet pakariģētu to nosaukumu, neteikt visu Latvijas attīstību, bet Latvija satīstība. Andri Upīši darināja to vārdu. Nevis attīstība, bet satīstība, jo Repšs ir jau tik daudz nodarījis, sākot ar naudas maisa aizsūtīšanu uz Krieviju, tagad tā metalurga, miljons aiziešanu, un tas mums ir jāsaskata, un vajadzētu arī, kā senākos laikos, Plūdons izdev grāmatu humorisks, izsmiet, pazoboties, nu, grūtīs būs, jo kas varbūt dzīvos uz laukiem, pašam būs saimniecība, tas varēs arī grāmatu pats izdot, jo izdevniecības ir ļoti atturīgas un ļoti uzmanīgas pret tādiem problēmām un jautājumiem, kas it kā pastāvošo kārtību jauc. Un vajadzētu, nezinu, man liekas, ka vajadzētu jauniem literātiem izveidot savu kopienu, savu literāru pulciņu, attiet no tiem, kas rakstīja tajos laikos, un jo sevišķi arī no tiem, kas mainoties iekārtai, ļoti ārti kaut kā sāka rakstīt, pie tam ļoti pavirši, ļoti pat negodīgi. Teiksim, uzskat, ka viens no vadošiem literatūra kritiķiem ir Guntis Berelis. Es viņu neuzskatu par literatūra kritiķi latviešiem vajadzīgu. Jo kā var izkritizēt, teiksim, manu romānu Striptīze Savrupmājā, ko es uzrakstīju 1983. gadā, bet kas grāmatā iznāca 1891. gadā, pēc 8 gadiem. Kāpēc pēc 8 gadiem šis grāmata iznāca? Vai tur varbūt tā iznākušā grāmata ir pilnīgi cita nekā no tā, kas bija sarakstītā? Vajadzētu aiziet uz valsts vēstures arhīvu un paprasīt oriģinālu. Bet viņš viss, kas ir nacionāls Berelis, piemēram, tam pašam Albertam Caunam, kas apdziedā mūsu dabu, tīru mīlestību, viņš ņem un izkritizē to grāmatu kā bērnišķīgi, kā smieklīgi.
Un tagad pats sūrojos, kad literatūra kritika ir iznīkusi. Lūk, viens no literatūras kritikas iznīcinātiem stāv. Tā kā ir jārodas jaunai kritikai, tādai, kas ir uz savām kājām un kas visu var izvērtēt un līdz ar to virzīt un cīnīties ne tikai garīgi, bet arī jācīnās būs materiāli, jo grāmata izdošana, kas būs tāda patiesa, atklāta, provocējoša, lielo izdevniecību atbalstu nekad nesaņems. Ar to ir jābūt skaidrībā, bet var jau atrast, man liekas, ka ļoti veiksmīgi šajā laikā, kuru krimināla romāna rakstnieks Andris Kolbergs vērtē kā diletanti laikmetu, parādās arī darbi tādi kā Ingūnei Bauerei, kur ļoti mūsu atmodas darbinieku, senu atmodas darbinieku dzīvi atspoguļo, pārnesot viņu tādā ģimenes plāksnē, attiecībās ar sievu, un cilvēki to lasa un daudz ko uzzina. Un man liekas, ka jauniem literatēm ir jāatrod ceļi, kā iegūt lasītāju uzmanību, jo ja mums nebūs nemaz lasītāji, ja viss tikai skatīsies datoros, nu tad jau senītis termins idiotisms. Tas ir tāds idiotisms veids, ko rada televīzija. Tā kā jābūt ir skaidrai nākotnes redzējumam, jāizanalizē, jāizprot ir pagatni, jo tie pasniedzēji, kas augšskolā pārņēma Griguli un gribējās likt kā progresīvi, būtībā nav progresīvi. Ar vesaru virkni tādi, kuriem tiešām nevajadzētu augšskolā strādāt un mācīties humanitārās zinātnes. Tā kā man liekas, ka vairāk literatūra ienāks no tādiem tehniskām specialitātēm, jo mūsu humanitārās zināšanas ir tādā līmenī, kas nevar radīt drosmīgs, jauns talants, kas grib iet cīņā par to, lai mēs vēl pastāvētu ilgāk, lai mēs saglabātu savu zemi, jo mūsu zemē ir zināms izņēmums, jo ir pasaulē pārapdzīvotība, arī Eiropā ir pārapdzīvotība. 30 cilvēku uz kvadrātkilometru šeit Eiropā, nav tāda zeme. Mēs esam vienīgā, tāpēc mēs esam vēl tik zaļi visi, bet te ir tas, kad mums šī zeme, ko tā Vaira Vīķa Freiberga brīvi palaid tirgošanās, 1/5 daļa jau ir pārdota. Mums vajadzētu noturēties, izdzīvot kaut kā, paturēt vismaz pašam būt saimniekam uz šīs zemes, un tad es varu viņu sēt un pļaut, un varu ierīkot turistu mīklas, un varbūt mums būs tā, ka jā, mēs būsim viens, bet būs 100 turisti iebraukuši, bet mēs tomēr būsim latvieši, būsim saglabājuši sevi, savus tikums, arī darba tikums, lauksaimniecībā, laukos, tomēr saglabāsies labāk, jo mēs šodienas darba tikumu nevar salīdzināt ar 23. gadsimteņu 20. un 30. gadiem. Tas bija ļoti smags un grūts, bet tomēr radīja talantus. Arī rakstniecībā mums bija uzplaukums, literatūras kritikā, un ļoti vajadzētu aizstāvēt tādus darbus, kas ir mums paliekuši. Tas ir Mēneku laiki. Es arī te ieskaitītu Zaļo zemi, kas latviešu valodā ir ļoti vajadzīgs, lai latviešu valoda izkūptu.
izkoptu, jo sevišķi internets ļoti kropļo mūsu valodu. Tādā ziņā rakstniekiem būtu liels pienākums saglabāt šo valodu, kas ir tomēr tik sena, kāda nav Eiropā otra valoda, izņemot lietuviešu. Senā balta valoda, kura pēc maniem uzskatām ienākusi no Mezopotānijas, uz vienu pusi aizjot veidojās Ēģipte, un cits no otras puses mēs balti, indoeiropieši. Tā kā mūsu literatūrai ir tāda dziļa valodnieciski pamati, un tos vajadzētu arī izmantot mūsu iespēju izteikties, kas, teiksim, citās valodās pat nav iespējams. Šis pamazināmās galotnes un visādi vārdi, kas ir saglabājušies no senatnes. Man ir grūti pateikt, kā pulcēties, kā iet, bet vajadzētu tikt vaļā no viss tā liekā, nevajadzīgā, no kaut kāds tikai tāpēc, lai dabūtu tur kaut kāds pārsimt lotus, sev, teiksim, pārdot, mēģināt vienam otru slavēt. Ir jābūt kritiskam, jāsaka atklāt, un teiksim, tās pati Māra Zaulīte, viņa ir labi dzējoļi, bet tomēr viņa varēja daudz ko pavērst labākā virzienā, bet viņa to neizdarīja. Un tas ir ļoti, ļoti žēl, jo aiziet tā paudze, kas kaut ko vēl zina, un kur varētu kaut ko vēl pastāstīt. Protams, teiksim, televīzijā vajadzētu kaut kādas debates, kaut kādas doma apmaiņas, ne tādas kādas, ko vada Junze, kur viss ir jau tā gludi un tā, bet arī pretējiem uzskatiem. Man vairs nevar aicināties, pa vecu esmu, bet es domāju, ka ir tomēr vēl kas ir dzīve, kas saprot, un ir rodās arī šur tur pavidi jauni literāti ar patstāvīgām domām, ar patstāvīgu vērtējumu, un tas mums būtu ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Tādā ziņā lielām nācijām ir vieglāk, tām ir līdzekļi, tas izdod vienu grāmatu, var dzīvot. Mums no grāmatas pašlaik nevar dzīvot, jo ir tāda gluži neticama, teiksim, bet ir tā, ka var tik izdot pa savu naudu, un ja dabūna pa grāmatu 17 latu, tad arī jābūt priecīgam ir. Iekšā. Ko zinu? Jā, kāda ir priekšrocība dzīvē uz laukiem, arī vajadzētu izmantot, kā mums ir šīs viensētas un iespēja ne tikai dabu, bet tas arī palīdz saglabāt darba tikumu, jo ja ir kaut viens mājā lopiņš, viena gotiņa, jeb kaza, viņi tomēr prasa darbu, prasa zināšanas. Zemniekam vienmēr jābūt vairāk zināšanu nekā tas, kas pie virpas strādā. Tāpēc no laukiem jau mums nāca arī šie izglītotie, inteliģentie cilvēki, jo un tur galvenais arī tas, ka vai labāk dzīvot vai sliktāk ir paši rokās. Paši rokas ir tāds un paši prāts ir tas, kas var dot labāku dzīvu, un ja šis prāts nav, šīs rokas nav, jādzīvos
sliktāk. Vajadzētu arī tādus aktuālus politiskus tematus celt, teiksim, tas pats, kad, cik ilgi mēs piecietīsim, kad kāpēc mums Baltijā un īpaši Latvijā jāsaņem ir zemāk par vidējo maksājumu. Ja grieķu zemniekam maksā 600 latus, tad mums te maksāja 70, 80. Kāpēc netiek protestēts?